Visiem, esmu Kaspars, un šodien galvenais, par ko mēs parunāsim, ir mūsu atjaunīgā enerģija, kā arī precīzāk es jums pastāstīšu par tieši vēja enerģiju, kā mēs no vēja turbīnām varam iegūt enerģiju un kā tās vispār strādā, un pēc tam tas oranžais cilvēks pastāstīs tālāk par citu atjaunīgās enerģijas iegūs veidu, kas ir saules paneļi. Tātad, pirms mēs sākam par to, pastāstīšu vispār, kas īsti ir atjaunīgā enerģija, atjaunīgā vai atjaunojumā, tā to vairākās veidos sauc. Latviski pareizāk laikam ir atjaunīgā. Un principā mēs tā tiek definēta tā, ka tā ir enerģija, ko cilvēce īsti savā mūža laikā nevar iztērēt. Ja? Piemēram, kaut kādas ogles un naftu, tās ir ierobežotā daudzumā, ka visu izvelk no zemes, tad tās vairs nav. Bet realistiski saule mums nekad neizdegs, cik mēs, mūsu dzīves laikā. Ūdens, cerams, nepārstās plūst, tāpēc ir vairāk enerģijas iegūst veidi, kas balstās uz to. Viens var būt, piemēram, HESOs, jeb hidroelektrostacijās. Mums ir ūdens, kas griež lielu ratu, un no tā mēs iegūstam enerģiju. Mums arī saules paneļi. Šodien koncentrēšos uz tieši vēja enerģiju un kā tie strādā. Surprise! Šī ir atkal aerodinamika. Cerams, jūs kaut ko atceraties no pagājušās reizes. Jā, nē, lielos ritmos izskriesim cauri. Bet, situācija būs diezko līdzīga kā pagājušajā reizē, bet es jums, cerams, iedošu vairāk informāciju, ka specifiska ir tieši vēja turbīnām. Latviski pareizā būtu teikt vēja dzinējs, bet es teikšu turbīnas, jo esmu tā pieredzis. Tātad, jūs atceraties šādu formu. Jā, tas ir spārns. Tā arī izskatās tā kā lidmašīnām spārns, bet tas pats arī darbojas turbīnās. Ja mēs paņemam vienu no tām lielajām lāpstām, pārgriežam šķērsgriezumā, mēs redzēsim kaut ko šādu. Un tas ir tāpēc, ka tā ir ļoti laba forma. Jums stāstīja, kā spārnis strādā. Pagājušreiz drusku es lielākos lēcienos tam tātad pāriešu pāri. Bet es gribēju pastāstīt vienu interesantu faktu par to, kas netika minēts pagājušreiz. Šis ir mums spārns, un mums kustās pāri gaisa, piemēram. Vēja turbīnās mums gaisa kustēsies pāri spārnam. Ja tā ir lidmašīna, tad tā spārns kustēsies caur gaisu. Nav īsti atšķirība. Bet ir interesanta lieta, kas notiek. Mums īstenībā plūsma nav tāda ļoti jauka un taisna. Mums uz galiem tur īstenībā sanāk tādi te virpuļi. Vorteksi to sauc. Šeit esmu ļoti akurāti tos uzzīmējis. Īstenībā tas izskatītos kaut kā šādi. Ka mums lido lidmašīna, piemēram, vai arī griežas vēja turbīna, mums veido šitādi virpuļi. Kur ir problēma? Mums pēkšņi kaut kas te iegriežas. Kaut kas par spiedienu? Man ir problēma ar tiem virpuļiem. Kāda ir problēma man ar virpuļiem? Neefektivitāte, var būt, bet man ir fundamentālāka problēma. Problēma ar fiziku. Kaut kas tur nešķirīja ar fiziku. Neparedzami? Kaut kāds likums tur tiek lausts. Es nezinu, vai jūs dabūsiet. Vēl kādi minējumi? Ir tāda lieta, kā leņķiskais moments, kas ir leņķiskais moments, tas principā mums raksturo kaut kādu rotāciju. Ja? Un līdzīgi kā enerģijas saglabāšanās, ka enerģijai vienmēr ir jāsaglabājas, arī leņķiskajam momentam vienmēr ir jāsaglabājas. Un tātad, ja leņķisko momentu mēs apzīmējam ar L, un mēs tam varam noteikt virzienu, labās rokas likumu, ja mēs tā kā iegrozam pirkstus tajā virzienā, kur mums rotē tas objekts, tad īkšķis mums rādīs,
uz kuru pusi ir lēsts leņķiskais moments. Un tādī mēs iegriežam tā kā virpulī, tas ir vērsts jūsu virzienā. Bet, kad mums lidmašīna nekustējās, vai kad mums vēja turbīna negriezās, kas bija leņķiskais moments? 0, jā, jo, to virpulī tur nebija. Un tā tad liekas, ka mums kaut kas šeit nesaiet, ja mums vajadzēja saglabāties leņķiskajam momentam visu laiku, bet pēkšņi mums tas ir radies no nekurienes. Bet ja mums iepriekš bija 0, tad arī tagad kopējai sistēmai ir jābūt 0. Kā mēs to varētu skaidrot? Ir šādi. Mēs varam iedomāties plūsmu ap spārnu kā tādu kombināciju ar 2 dažādām plūsmām. Mēs varam iedomāties, kā tur spārna nebūtu, visa plūsma ietu kā? Taisnietu, jā. Viss plūstu jauki, teiksim, virzienā pa labi jums, un tad nekas tur īpaši nenotiktu, tas vienkārši gaisa kustība tajā virzienā. Ja mēs gribētu tā kā savā veidā modelēt, kas notiktu, ja tur būtu spārns, mēs to varam iedomāties kā tai plūsmai tajā virzienā. Mēs pieskaitām klāt šitādu citu plūsmu, kas ir tāda cirkulāra. Un tad tas efekts būtu līdzīgs tam, ko mēs īstenībā redzam ap spārnu, ka mums, piemēram, apakšā ir zemāks ātrums, jo tad tiek pretējā virzienā iet tas aplis. Un augšā ir lielāks ātrums, jo tas aplis iet tajā virzienā rotē. Tā mēs varam to iedomāties, to plūsmu rezultējošo, kas sastāv no 2 komponentēm. No pilnīgi horizontālas plūsmas un no kaut kāda apļa, kas tur riņķo. Tā mēs varam modelēt spārnu, un tas mums tā kā salabo to leņķiskā momentu problēmu. Mēs šita cirkulācija, principā, kompensē tā pretējā virzienā, atkal to pašu likumu, iet tas leņķiskais moments. Kā tas izpaužas dzīvē, protams, mēs nevaram atšķirt. Mēs redzam tikai to, kas īstenībā notiek, mēs nevaram tā kā paņemt 2 plūsmas un atdalīt vienu pilnīgi vienā virzienā un otru kaut kādu cirkulāru. Mēs redzam to, kas īstenībā notiek. Bet, ja mēs paskatītos uz dzīvē, ja mēs paņemtu tā kā katrā punktā ap spārnu apskatītos, kāds ir ātrums, mēs redzam, ka tas tā cikliski mainās. Un tā ir tā cirkulācija, tā tie definē cirkulācija, kas mums tur notiek. All good? Viss skaidrs? Jautājumi? Un tas mums ir viens veids, kā nonākt līdz secinājumam, kāpēc lido lidmašīnas un kāpēc Formula 1 mašīnās ir šie spārni. No pagājušās reizes, ka mums ir kaut kāds Bernoulli likums. Tas Bernoulli likums, šis principā saistās ar enerģijas saglabāšanos, tikai mēs to izsakām vairāk ar spiedienu veidā. Un mēs redzam, ignorēsim šito, teiksim, augstums un nemaiņas, ja mums ātrums kļūst mazāks, kas ir šeit apakšā gadījumā, lai kopējā summa būtu konstanta, mums spiedienam ir jāpalielinās. Un tad attiecīgi, ja ātrums kļūst lielāks, tad spiedienam. Kāds pateic, ja ātrums samazinās, tad spiediens palielinās, ja ātrums palielinās, tad spiediens samazinās, lai tā summa beigās būtu konstanta. Un tā tas nozīmē, mums ir lielāks spiediens apakšā nekā augšā, tas spiež uz augšu, un tad mums veidojas tas cēlais spēks. Atceramies kaut ko pēdējās reizes. Kaut kas līdzīgs tas bija. Tikai šoreiz mēs līdz tam nonācām aplūkojot citu interesantu fenomenu, kas tur notiek aizmugurē, kas ir šī te, ka mēs to plūsmu sadalām divās atšķirīgās plūsmas un tas saskaitam kopā. Tā. Bet, tas cēlais spēks nav vienīgais, kas mums darbojas. Kāds vēl mums spēks ir?
Mums ir gaisa pretestība, tā turbīnās ir ļoti svarīga. Mums ir 2 veidi pretestības. Mazāk svarīga mums ir tāda spiediena pretestība. Spiediena pretestība mēs varam iedomāties tā. Tas pats Bernoulli likums. Ja mums ir šāds spārns, vai tas ir labs spārns? Gan jau nē, tāpēc jūs to neredzat uz lidmašīnām. Principā, viena lieta, kas mums notiek, ir, ka gaiss ietriecas šajā plāksnē, tas tur kļūst drusku apstājas, kļūst lēns, tā tur pēc Bernoulli likuma jābūt lielākam spiedienam. Aizmugurē tas sāk virpuļot, un tam ir kaut kāds ātrums, tā tur jābūt mazākam spiedienam. Un tad atkal Bernoulli likums, šeit liels spiediens, šeit maz spiediens pretojas kustībai. Ja tas spārns mums kustētos tajā virzienā, mums tas spiediens grūstu atpakaļ un negribētu tur kustēties. Bet mums vairāk rūp tieši cits pretestības veids, kurā iesim detaļās, kas ir Berzes pretestība. Jo, spārni ir cik labi inženierēti, ka tiem principā nav tās spiediena pretestības. Tā ir mainly Berzes pretestība. Kas tā ir? Tā, ja mēs aplūkotu kaut kādu virsmu, pilnīgi jebkādu, skatītos, kas notiek ar plūsmas ātrumu, kad plūsma peld tai pāri. Kas tur notiek, mēs novērotu, ka pie virsmas tā gaisa plūsma ir principā 0. Tur nekas mums nenotiek. Un tad, ja tas gaisa tā kā, var teikt, pielīp pie virsmas, un tā gaisa plūsma tur nekustās. Un tad, jo tālāk mēs attālināmies, mēs redzam, ka tas ātrums plūsmai pieaug, līdz sasniedz to ārējo ātrumu, kas ir tālu prom, kas ir tas galvenais plūsmas ātrums. Un šis ir tas, kas mums izraisa Berzes pretestību. Kāpēc? Tā. Tas ir saistīts ar, ko jūs darījāt arī iepriekš, iedomāsimies, jums ir kaut kāds želējas bloks, piemēram, vienkārši random piemērs. Tad, kas mums notiek, ja uz tā augšējo daļu darbojas lielāks spēks nekā uz apakšējo, tad tas drusku deformēsies. Un tur radīsies kaut kas, ko sauc par bīdes spriegumiem, kas principā, spēki, kas mums darbojas paralēli plaknei, jeb tangenciāli, to saka. Līdzīgi mums notiek arī ar šo te gaisa plūsmu virs mūsu plaknes. Tad iedomāsimies, ja mums šis ir mūsu spārns, ļoti tuvu, mēs atrodamies tam. Šī te formula mums principā raksturo, kādi ir šie bīdes spriegumi. Tie bīdes spriegumi, tas ir vienkārši kaut kāds koeficients, un mēs redzam, ka tas ir atkarīgs no tā, cik ātri plūsmas ātrums mainās, attālinoties no virsmas. Un tātad mēs varam iedomāties, ka mums gaiss ir sadalīts tādos mazos slāņos, un tad katram slānim virs šīs te virsmas ir dažādi ātrumi. Un tad, principā, kas notiek, ir, ka mums veidoja šī te bīdes spriegumi, tāpat, ka, ja mums uz bloku bija lielāks spēks augšā nekā apakšā, tas tika deformēts, tāpat mums arī, ja mums vien augstāka slāņa ātrums ir lielāks nekā apakšējā, tad mums rodas tādi tangenciāli spriegumi tajā virzienā, kuros varam uzzināt šādi. Principā, cik lieli tie ir atkarīgi no tā, cik ātri mums mainās plūsma. Mēs redzam šeit, mums mainās diezko ātri, no 0 uz kaut ko, tad drusku vēlāk, drusku mazāk mainās, un tad beigās mums nekas nemainās, jo esam ļoti tālu no virsmas. Un tātad saskaitot visus šos tangenciālos spriegumus, mēs iegūstam kaut kādu pretestību tajā virzienā. Tā mums šis te spārns kustās pa kreisi, mums spēks ies pa labi, un tā ir tā Berzes pretestība.
Vai apmēram skaidrs? Jautājumi? Jā, un tas koeficients tur mums principā parāda, cik viskos, ja bies, ir mūsu šķidrums. Varam iedomāties, ka spārnam lidojot cauri medum būs daudz grūtāk tikt nekā caur ūdeni, un caur gaisu būs vēl vieglāk nekā caur ūdeni. Ok. Tad, ja mēs gribētu atrast kopējo spēku, kas tur notiek, mēs to varam principā sadalīt divās daļās. Mums būs kaut kādi virsmai perpendikulāri spēki, ko izraisīs gan jau tas spiediens, kas mums tur notiek. Mums gan jau būs virsmai tangenciāli spēki, kas lielākoties būs mūsu tā vēzes pretestība, bet arī būs spiediena, kā redzam šeit, spiež drusku uz to pusi. Un tad, ja mēs tos katru no tiem vektoriņiem saskaitām pa visu spārnu virsmu, to apzīmē kaut kā šitādi. Tie sīnus, kosīnus, principā pasaka, ka pirmajā vienādojumā mēs tikai skatāmies to spēkus, kas ir vērsti vertikāli. Tas ir principā vienkārši cēlējs spēks. Tad mēs skatāmies, cik daudz mums ceļ. Un tad šeit mēs skatāmies tikai to, kas notiek pat uz to pusi, horizontāli X asī, kas mums var aprakstīt, cik mums liela ir pretestība. Man diezko bieži šito tangenciālo spēks un spiedienu tur ir grūti saprast, tātad mēs to visu paslēpjam zem jaukiem koeficientiem, kas ir šīs formulas, ir tas pats, ko jūs redzējāt pagājušu reizi. Jā, mēs vienkārši to praktiski izmēram, empīrisku pasakam, šīs tās koeficients ir šajā situācijā, tās koeficients ir tajā situācijā, un tad mēs ignorējam šito šausmīgo vienādojumu. Tagad, ja gribētu kopējo spēku, mums ir vertikālā komponente, mums ir horizontālā komponente. Mēs saskaitām kopā, iegūstam to rezultējošo spēku. Jautājumi? Ļaušu padomāt. Seku. Laikam nav. Tā. Kādēļ mums vispār rūp gaisa pretestība? Kas tur ir? Ātrumam? Ok. Ja mēs iedomājamies par gaisa turbīnām, aizmirstam tagad par lidmašīnu, mēs apskatījām, jā, tur ir spārns, bet vējš, protams, tam būs kaut kāda pretestība griežoties, tā gan jau nebūs pārāk liela, turbīnas negriež tik ātri. Lielāks ātrums ir gaisam, vai ne? Jūs piekritīsiet. Vēja ātrums ir lielāks par rotācijas ātrumu. Tad mums lielākā pretestība radīsies, gaisa pūš tieši taisni virsū, tas varbūt tāds lāpstas ielocīs, bet tam nevajadzētu tā kā ietekmēt rotāciju, vai ne? Vai ne? Vajadzētu, kāpēc? Gan jau es pajautāju. Tātad, mums tas ietekmē. Un tas ir ļoti interesants fenomens, kas sauc par šķietamo vēju, angliski ir apparent wind, ko es iztulkoju kā šķietamo vēju. Man to ir diezko grūti aprakstīt ar šīm te turbīnām, jo tam man jāskatās visādi virzieni, kur tas griežas, kur vējš nāk perpendikulārs, diezko sarežģīti. Man ir vieglāk to izskaidrot. Mēs pārējām no lidmašīnām, mēs pārējām uz laiviņām. Šī ir mana laiviņa. Ja? Tātad, iedomāsimies, mēs esam krastā, stāvam jūrā, redzam tālu prom, mums ir kaut kāda laiviņa, kura kustās jums pa labu. Ok? Un mēs jūtam, mums pakausī ir kaut kāds vējš, tad mēs iedomājamies, tā laiviņa arī jūt to vēju, viņa jau to jūt perfekti perpendikulāri, and that's it. Tā mums liekas. Bet īstenībā laiviņa vēju jutīs drusku citādāk. Tā mums ir laiviņa. Jā, viņa jutīs to vēju, kas nāk no sāna, tas ir tas, ko mēs jūtam pakausī. Bet tā kā, jūs iedomājaties, ja jūs braucat ar riteni, tad pat ja nav vēja, kad jūs sākat kustēties, jūs jūtat vēju, vai ne? Un tāds arī ir.
Un vai arī, piemēram, kad brauc mašīnā, tad jums liekas, ka jūs nekustāties, bet pasauli jums kustās atpakaļ. Līdzīgi notiek arī šeit, ka laiviņai nešķiet, ka viņai pretī nāk, ka viņa kustās, laiviņai šķiet, ka viņai vienkārši pasauli kustās atpakaļ, attiecīgi arī kaut kāds vējš viņai kustās pretī. Un to es apzīmēju ar H, tā kā headwind. Tāda nav tā, ka laiviņa jūt vienu vēju, tā jūt divas. Un tas headwind būtu vienkārši pretējā virzienā tās ātrums, tā headwind ātrums. Un attiecīgi, ja mēs saskaitām abus šos te vējus kopā ar vektoriem, mēs iegūstam kaut kādu citu vektoru A, kas vairs nav vienkārši perpendikulāri laivai, ko mēs jūtam. Tas tagad ir kaut kādā leņķī laivai. Tātad laiva to īsto vēju, ko viņa jūt, to rezultējošo, jūt, ka tas nāk kaut kādā leņķī, nevis perpendikulāri. Kā mēs to jūtam. Un tas ļoti svarīgi arī vēja turbīnā, jo arī vēja turbīnas mums kustās. Ja? Tad, ja mums vējš nāk tieši perpendikulāri virsū turbīnai, turbīna to jutīs no citas puses. Un tad, kā mēs redzam šeit, jo lielāks ir laiviņas ātrums vai lielāks rotācijas ātrums tam turbīnai, jo citādākā leņķī viņa drusku redzēs to vēju. Un tad, kā tas ir vienkārši no cieta ķermeņa, kā mums rotē ķermeņi, ir, ka centrā tiem ir diezko mazs ātrums, un ejot tālāk no centra, tas ātrums rotācijas pieaug. Tā tad attiecīgi arī tas šķietamais vējš pieaug, un tā šķietamā vēja leņķis mainās. Tātad, ja mēs ļoti apskatītos turbīnām tuvāk, mēs redzētu, ka tās ir drusku ierotētas, lai būtu labākajā leņķī pret to vēju. Jo leņķis mums ļoti svarīgs, jo, ja tas spārns, teiksim, šis ir apaļais gals spārnam, ja mums tas spārns ir apviesli orientēts šādi, tad mēs esam atpakaļ pie tā sliktā spārna, kas bija vienkārši taisnas stūris. Ja? Arī, ja tas norientēts šādi, tad esam atpakaļ tajā situācijā. Ir kaut kāds labākais leņķis, kurā iet pretī vējam, un tad, lai to nodrošinātu, mums turbīnas ir drusku ierotētas, ejot tālāk no centra. Un arī tur ir vairāk mehānismi, kā pat visa konstrukcija arī var drusku rotēt, lai pielāgotos vējam, arī viss tā augšējā daļa var rotēt. Tas ir ļoti optimizēts, lai būtu labākajā virzienā pret to vēju. Jautājumi? Es varu padomāt par šito, ka mēs pazaros, vai ir iespējams iegūt 100% no vēja enerģijas. Ja, kāpēc ne? Ir kaut kāds liederības koeficients. Tas nozīmē, ka mums mēs varam iegūt tikai noteikti procentu no tā vēja enerģijas, kas to rada, kur tā pārējā enerģija paliek. Jā, ir berze, ir siltums, ir visādi faktori. Vēja turbīnām ir kaut kas ļoti interesants, ka tur ir pretestības koeficients, pat ja mēs ignorējam. Tur ir maksimālais liederības koeficients, pat ja mēs ignorējam siltumu, mēs neapskatām siltumu, mēs neapskatām berzi. Un tad centīsimies līdz tam nokļūt, tas mums aizņems drusku matemātikas. Vispirms drusku intuitīvāk, kāpēc mums ir kaut kāda robeža tai enerģijai, ko varam iegūt. Ja mēs, no kurienes nāk tā enerģija? Spiediena atšķirības. Jā, savā ziņā to varētu pieņemt. Tas vēl gribēju noskaidrot no kinētiskās enerģijas, bet faktiski tas pats nebūtu. Mums ir tam gaisam kaut kāda kinētiskā enerģija, un, ja mēs iedomājamies, mēs izsūcam 100% no tās enerģijas, kas notiek ar gaisu, tas apstājas. Labi.
Tas gaiss tur vienkārši kaut kā maģiski stāv, tas jau liekas diezko dīvaini. Un tad, ja mums vēl viens gaiss nāk klāt, tas arī apstāsies. Un tas kaut kā tur uzkrāsies. Tas liekas diezko dīvaini, ka mums gaiss pēkšņi apstājas. Tā kā, kāda ir tā robeža? Gaiss. Jā, tur. Jā, termisku iemeslu dēļ tas apstāsies, absolūtā nulē tas jā. Arī, bet mēs centīsimies nonākt uz, matemātiski šito izdomāt. Tātad par Betsa likumu mēs centīsimies līdz tam nonākt. Tātad, ko mēs iedomāsimies? Mēs iedomāsimies, mums ir turbīna. Ja? Mums šī turbīna būs šitais te zilais aplis. Mēs teiksim, mūsu turbīna, ignorēsim, ka tā ir tās lāpstas un visu sarežģīto. Tas ir vienkārši kaut kāds disks, kas izsūc enerģiju no vēja. Un tad iedomāsimies tai apkārt cilindru. Šeit pašlaik tas ir uzzīmēts lielāks vienā pusē nekā otrā, bet, pagaidām iedomāsimies, ka tas ir perfekts cilindrs. Ja? Un tad mums būs kaut kāds viens ātrums, ar kādu gaiss nāk iekšā turbīnā, un kaut kāds cits ātrums, gan jau mazāks, ar kādu tas iznāk no turbīnas. Un tajā mums būs kaut kāds laukums, kas to raksturs. Svarīgākais, ko mēs izmantosim šeit, ir to, ka mums masas saglabāšanos ir principā to, ka mums vajag, lai fizika normāli strādātu, ka tik gaisa, cik iegāja iekšā, tik arī izplūst ārā. Pretējā gadījumā mums vai kaut kur pazustu tas gaiss, vai arī no kaut kurienes rastos, kas nenotiek. Es iedomājos, ka tas nepamet to cilindru. Tātad, ja mēs apskatāmies, kāda masa tur izceļot cauri, mēs varam masu iegūt no blīvuma un tilpuma. Blīvums mums ir konstante, so all good. Skatāmies, kas notiek ar tilpumu. Tilpums mums ir cilindra, tad mēs varam iedomāties, ka mēs paņemam šito laukumu, tā kā pa kaut kādu gabaliņu aplūkojam to garumu. Tad to sareizinām, mēs iegūstam tilpumu. Bet tā kā mēs arī gribam iesaistīt ātrumu, es to garumu varu izteikt ar ātrums reiz kaut kāda laika vienība. Un to pašu var vienā galā un otrā galā. Šiem skaidļiem jābūt vienādiem, citādi mums kaut kur būs pazudus tā masa. Man nepatīk tas laiks tur, es vairāk izdalīšu un skatīšos, M ar punktiņu, ja principā, cik ātri mums tā masa mainās iekšā cilindrā. Un šim lielumam arī jābūt vienādam abos galos. Tas mums neko daudz netraucē. Un šeit mēs varam redzēt, kāpēc bilde ir tas lielais laukums, jo mums abiem šiem skaidļiem jābūt vienādiem. Vai tas ir sākumā, vai beigās, vai arī vidū, ko es to laukumu apzīmēju ar S, kas tur nav, bet, un V, bez jebkādiem indeksiem. Mums vajag šim lielumam būt vienādam. Tātad, lai to nodrošinātu, mēs zinām, ka mums tas ātrums, kas notiks ar ātrumu, kad izies cauri turbīnai. Tas samazināsies, tātad šis te kļūs mazāks par šo. Attiecīgi mēs to varam iedomāties, ka mums tas laukums cilindru palielinās. Tāpēc mums ir tas palielinājums. Labi, un tad mēs centra, un tad visur tā masas izmēģina jābūt vienādai, mēs to apzīmēsim arī centrā vienādi, kā to ρSV, to paturēsim prātā. Ok. Tātad mums ir kaut kāds nosacījums, lai masai jābūt ir vienādai, jāplūst vienādi cauri mūsu cilindram, pilnīgi visur tajā. Ko mēs tālāk varam darīt? Mēs varam apskatīties jaudu. Jauda nekas cits, kā mums izmainās enerģija kaut kādā laika vienībā. Un tā enerģijas izmaiņa būs vienkārši par cik samazinājās kinētiskā enerģija. Gaisam, kas plūst iekšā, pret to gaisu, kas plūst ārā. Es varu iznest to priekšā to vienu pusi M,
M dalīts uz delta T no iepriekšējās reizes tāpat. Ir tas pats, kas vienmēr, kā mainās masa mums ar laiku iekšā tajā cilindrā. Un mēs zinām, tas ir šis. Liekam iekšā arī to. Un tagad es veikšu tādu vienkārši statement, ka tas ātrums, kas ir vidū turbīnai pie mūsu enerģijas uzsūcošā diska, ir vidējais ātrums ar sākumu un beigām. To es nepierādīšu, lai taupītu laiku, bet pateikšu, ka tā mums ir šajā izvedumā. Un tad mēs visu atveram iekavas, mēs saliekam kopā, mēs iegūstam kaut ko šitādu garu un izteiksmi priekš mūsu jaudas, ko mēs varam iegūt. Un mēs gribētu noskaidrot, kāda ir tā maksimālā jauda, ko mēs varam iegūt. Mēs gribētu noskaidrot galu galā, kāds ir tas maksimālais liederības koeficients, kādu mēs varam iegūt no mūsu turbīnām. To var darīt matemātiski, tas ir grūti, es labāk vienkārši uzzīmētu. Kas šeit ir uzzīmēts, ir uz x astas x ir V2 dalīts uz V1. Mēs apzīmējam, mēs skatāmies to mainīgo, to var iedomāties kā 1 plus x mīnus x kvadrātā mīnus x kubā. Un ja mēs vienkārši ar acīm paskatām, un tam uz y, kas ir tas, tā jauda, ja mēs vienkārši paskatāmies, kur ir maksimums, mēs noteiktu, ka tas vienmēr ir pie 1/3. Ko tas nozīmē? – 33% no kā? Ne īsti, tas ir pārāk straukšs pieņēmums. Kas ir x? Ko var pateikt par ātrumiem? Jā, tas, un arī, ka, ieejot, principā, iekšā turbinātam vējam ar kaut kādu ātrumu V1, tas būs 3 reizes lielāks nekā izejot cauri maksimālajā gadījumā, kas ir maksimālā jauda. To mēs varam drīz tikt līdz tam koeficientam. Tātad es paņēmu šito 1/3, ielieku iekšā visur, kur ir V2 dalīts ar V1. Mēs tiekam līdz kaut kam šādam, šādai izteiksmei, kur mums ir tāds koeficients 16,27. Tā ir mūsu, tā visa izteiksme ir mūsu maksimālā jauda. Vēja jauda, ar kādu tas ieiet iekšā, ir tas pats, ko mēs aplūkojām iepriekš no tie pašām sakarībām. Mums ir šitāds, diezko līdzīgi. Tātad, ja mēs izdalām to jaudu, to maksimālo jaudu, ar to jaudu, ar kādu vējš iegāja iekšā mūsu iedomātajā cilindrā, tad mēs nonākam līdz tam maksimālajam liederības koeficientam, kas ir apmēram 59,3%, jeb 16,27. Tātad, sanāk tā, lai mums saglabātos masa, turbīnai ir kaut kāda maksimālā robeža, cik liederīgi tā var būt, pat pirms mēs ņemam vērā visas berzes un siltumprocesus un tā tālāk. Tātad nekādīgi nevar iegūt vairāk par 59%, pat ja mēs tur kaut kā maģiski atbrīvotos no visas berzes, no visiem zudumiem pārējiem, nekad mēs nedabūsim vairāk par 59%. To sauc par Betsa likumu. Tas ir ļoti klasisks vēja turbīniem. Protams, šeit mēs pieņēmām daudz ko. Mēs pieņēmām, ka tas ir vienkārši kaut kāds disks, kas izsūc enerģiju. Mēs pieņēmām varbūt kaut kādas lietas pa vēju, nenosacīti. Bet šis pats ideālākais gadījums, kādā mēs varam atrasties. Realistiski mums tie liederības koeficienti izskatās kaut kā šādi. Tie drusku atkarīgi no ātruma,
ar kādu griežas tas turbīna. Un tad var redzēt vairākus, te ir tā perfektais liederības koeficients, ko nevar pārspēt. Mūsdienās tie liederības koeficienti tuvojas 50%. Tas ir jau reālajā dzīvē, kur mums ir bērze un mums ir visi zudumi. Un te varam redzēt, tur ir citi sliktāki dizaini ir. Bet, pašlaik tas 3 lāpstu rotors mums diezko labi strādā. Tad bija apmēram, kā mums strādā vēja turbīnas, kāpēc tās griežas. Mēs pie tam pieslēdzam ģeneratoru, bada bing, bada bum, mēs iegūstam enerģiju ārā no tā. Jautājumi? Jā. Iepriekšējā slaidā bija apakšējā uz X-asis ir tip speed ratio. Kas tas ir? Tip speed ratio, tas ir principā, labs jautājums, tas ir, principā mums raksturots, cik ātri griežas, pašā galā, attiecībā gan jau pret kaut ko normēts, pieļautu, par kaut ko tas ir normēts. Galvenokārt tas raksturo, mēs varam principā iedomāties, ka tas ir vienkārši kāds ir rotācijas ātrums pašā galā, tā ir turbīnas lāpstai, un grafīs izskatītos tāpat. Tur ir ratio, ja tas ir izdalīts ar kaut ko, varbūt pret kopējo rotāciju vai kaut kādu, vai arī uz lāpstiņu skaitu. Bet tas grafiku nemainīt, ja mēs tas principā vienkārši raksturo ātrumu, ar kādu griežas pats gals. Un tas arī jākarīgs no turbīnas un no vēja. Ja? The ratio between the tangential speed of the tip blade and the actual speed of the wind. Tas ir kā rotē gals pret vēja ātrumu. Bet tas, faktiski ja vēja turbīnā griežas kaut drusciņu, tad tā ģenerē elektrību vienkārši nepārāk efektīvi. Varbūt tas ir maza vēja gadījumā, varbūt vai arī kaut kādu citu iemeslu dēļ. Bet kaut drusciņu griežoties tā ģenerē vienkārši nedaudz. Teorētisko maksimumu nekas nepalielinās, visticamāk. Tas mainīs, piemēram, dažādus lielumus, kā, piemēram, kādā leņķī nāk tas vējš, kā tas gaisu ietekmē, cik turbulentu tas padara. Teorētisko tas nekādīgi nemainīs, jo mēs šeit nekādus pieņēmumus par to, kā izskatās tā turbīna neņēmām, mēs vienkārši pateicām, ka tas ir disks, kas izsūc enerģiju. Bet salikumam ir laikam, esmu lasījis, ka tas varbūt drusku augstāks nekā šis ja ņem vērā vairākus faktorus nekā šajā pašā vienkāršākajā gadījumā, bet par daudz tas neatšķiras. Nevienam nav? Nevienam nepalaiž garām? Tad paldies par uzmanību!